Labdien! Paldies, ka pievienojāties šim kursam, kurā mēs studējam to, ko reizēm sauc par vispārējām vēstulēm un arī atklāsmes grāmatu, kas būs interesants un palīdzošs process. Pirms jūs skatāties šīs dienas lekciju, jūs jau esat apskatījušies kursa materiālu un guvuši pārskatu par kursu un visu, kas jums ir jādara nedēļa pēc nedēļas. Un arī pirms jūs sākat šo lekciju, jums jau bija jāsāk lasīt šīs vēstules tādā kārtībā, kādā mēs par tām runāsim. Sākot ar Jēkaba vēstuli, Pētera 1. vēstuli, vēstuli ebrejiem, un tad 1., 2., 3. Jāņa vēstuli, Jūdas vēstuli, 2. Pētera vēstuli un atklāsmes grāmatu. Lasiet šīs grāmatas jau tagad, un es iedomājos, ka tagad vismaz esat pabeiguši Jēkaba vēstuli un Pētera 1. vēstuli, kas būs tēma mūsu pirmajām lekcijām. Kamēr jūs skatieties šīs lekcijas, atcerieties turēt Bībeli sev priekšā un droši apturiet savu video, lasiet rakstu vietu, ja nepieciešams. Dažos gadījumos es lasīšu pats tekstu, pirms komentēšu par to. Bet pat, ja es to nedaru, ja jūs vēlaties atsvaidzināt atmiņu par konkrētu raksturvietu, par ko es runāju, apstājieties un lasiet šo raksturvietu. Parasti mūsu lekcijās Latvijas Bībeles centrā mēs sākam ar lūgšanu. Un pirms mēs sākam kursu, tāpēc es iesaku, ka jūs paši to darat tagad vai pirms sāksim lekciju par Jēkaba vēstuli. Apturiet video un veltiet kādu laiku lūgšanai. Lūdziet, lai Dievs dara jūs mūžu, bet ne tikai mūžu garīgi, bet arī gatavu saņemt no Viņa to, ko Viņš vēlas jums dot. Es ceru, ka jūs gūsiet daudz informācijas no šī kursa, bet pat vēl vairāk es ceru, ka jūsu dzīve un attiecības ar Jēzu Kristu tiks mainītas, bet, lai tas varētu notikt, es nevaru to izdarīt ar lekcijas palīdzību, tam ir jābūt Dieva darbam, tāpēc veltiet laiku lūgšanai un lūdziet, lai Dievs palīdz jums šajā procesā. Ir labi lūgt Dievam, lai šis process jums būtu patīkams. Es ceru, ka jūs kaut ko iemācīsieties, bet arī ceru, ka jums šis process sniegs gandarījumu vairāk nekā skola to dara. Skola var būt interesanta, un es ceru, ka arī šī lekcija jums būs interesanta. Bet es ceru, ka jūs arī koncentrēsieties klausoties šajā lekcijā. Es ceru, ka jūs spēsiet atslābt. Droši vien, ka neviens neklausās, neskatās jūs, kamēr jūs skatāties šo lekciju. Paņemiet kafiju, tēju un sāksim. Pirms mēs sāksim aplūkot Jēkaba vēstuli, gribu izteikt dažus komentārus par dažādām grāmatām, ko mēs aplūkosim šajā kursā. Dažreiz dažas no šīm vēstulēm sauc par vispārējām vēstulēm. Un ideja ir, ka tās tika rakstītas plašam lasītāju lokam, bet Pāvila vēstules gandrīz vienmēr tika rakstītas konkrētai draudzē vai konkrētai draudžu grupai. Jūs varat lasīt šīs vēstules un domāt, tie ir vispārēji rakstījumi jebkurai draudzē, jebkuram kristietim, jebkurā vietā, bet vairumā gadījumu tā nav realitāte šīm grāmatām, ko mēs aplūkosim. Pētera 1. vēstule tika rakstīta vairākām draudzēm ļoti konkrētā reģionā, Romas impērijā. Vēstule ebrejiem tika rakstīta konkrētai draudzēm, visticamāk nelielai mājas draudzēm, kurai bija savas problēmas. Tāpēc vairums vēstuļu, ko aplūkosim, tika rakstīts konkrētiem cilvēkiem, reāliem cilvēkiem, kuri staigāja pa šo zemi, cilvēkiem, kuru kultūra atšķirās no mūsējās, citādos veidos bija ļoti līdzīga mums, līdzīgām vēlmēm, līdzīgām vajadzībām. Viņiem vajadzēja celties no rīta un ēst. Daudziem no viņiem bija ģimene, viņiem bija jāstrādā, viņiem bija kaimiņi, viņiem bija draugi, viņiem bija cilvēki, ar kuriem viņi nesatika. Viņiem bija valdība un sabiedrība apkārt. Viņiem bija jādzīvo tur.
Viņiem bija konkrēta draudze, kurai viņi piederēja, cilvēku problēma. Tie bija reāli cilvēki ar reāliem jautājumiem un reālām problēmām. Un kad šīs vēstules tika rakstītas, tās tika rakstītas, lai adresētu šīs konkrētās problēmas. Kad mēs lasām šīs vēstules, paturēsim to prātā, ka tās tika rakstītas konkrētam iemeslam.